Es vienkārši varu izstāstīt, sākot no kaut kā 20 gadu atpēc, īstu stāstījumu, kā es te ievācos. Pēc tam tas bija kāds 5 atpakaļ, nelielu stāstījumu, un tad jau pēc tam kas tika veikts. Apmēram 3 minūtēs, 4. Jā, tātad no sākuma, kad es ievācos, man starp virtuvi un istabu, sienā bija plaisa, kur varēja gaismiņu redzēt. Tur tā teikt, ziemā bija apledojusi siena, plus 8 grādi iekšā, un tas viss bija skaisti un interesanti, jauniešu romantika. Pēc tam kaut kā lēnāk garāk to cīnījos, lai vismaz būtu normāli plusi dzīvoklī. Līdz pienāca tas brīdis, kad kaut kāds 5-6 gadus atpakaļ tika novērtēts, ka, vēl uz avārijas situāciju tas viss. Un visi bija pārliecināti mājas iedzīvotāji, ka, ja jau šitais gals sabruks, tad tajā varēs dzīvot. Tiem, kam sabruks tie dzīvokļi, tiem tad noteikti izdalīs savējos jaunus dzīvokļus, vai ne, kad pat uzreiz uz vietas. Un viss bija pārliecināti, ka skaists dzīves. Atceros, kā viena studenta, kura nopirka kredītā tieši dzīvokli, tikko nedēļu iepriekš nokārtojas kredītu, un tad mums tā lielā sapulce, un viņai saka, ja jauks nost, tad mums būtu par nojaukšanu jāmaksā, vai ne, par dēļiem, ko plotēs pie logiem būs jāmaksā, un es varēsim meiteni dzīvonīkrīt, un viss skaisti. Tad beidzot cilvēki laikam sāka rasties apjausmi, bet arī ne visiem. Saucās, kad vācām parakstus, tad bija jāskrien uz Latgali pakaļ. Mēs esam atvaļinājumā, mēs tagad uz Rīgu nebraukam. Dzīvokli varam pakāst vienā cetā, ne? Nē. Jāvajag to parakstu atbraukt pakaļ. Tā sākās cīņa pa visu šito te, par visam šīm nevaļģēlībām. Un tad, paldies Dievam, gan energoefektivitāti, gan pamatu stiprināšanu varēja sabīdīt visu vienā projektā kopā, un tad beidzot sākās kaut kādu darbu. Līdz tam bija interesanti. Jā, faktiem runājot, būvniecības tika noslēgta 22. gada beigās, un būvlaukuma nakts 23. gada sākumā darbi noritēja aptuveni pusgadu, jo māja tika nodota eksploatācijai septembra beigās. Aprēķinātais patēriņš bija 191,35 kWh uz kvadrātmetru. Plānotais ietaupījums bija 100,28 kWh uz kvadrātmetru, bet reālais ietaupījums ir 145,56, tātad trešdaļa vairāk nekā sākotnēji plānotais. Būvdarbus veica P&S būvniecība, kas ir Prodeo kopā ar Spaiņu. Būvuzraudzība veica būvē lokas projektu, autoru uzraudzība Jaunrīga Eko un projektu vadība Rīkam pārvaldnieks. Par izaicinājumiem runājot, bija izpildes termiņi pagarināti dēļ tā, kad bija pamata stiprināšana un injekcija pamatos bija jāveic. Un 3 dienas no ēkas tika evakuēti cilvēki. Varbūt par šo drusku vairāk izsākt. Jā, tā evakuācija arī bija ilgadīgs pasākums, ka bija tiem, kuriem reāli nebija kur iet, un kurš uz soliņa sēdēja blakus, vai ne, kuru kāds pieņēma blakus mājās, ko tur padzīvoties vispārējais, tas diezgan pasmēks tas viss bija. Drusku jau pagarinājās visi termiņi, kad ģeologiem nevarēja saprast, veica tos urbumus, zemes troks ņēma vispārējais, tas arī tika pavilkt uz priekšu visu procesam. Jā. Kopējās izmaksas 992,472 eiro, un grāns pusi no šīs summas 496,236 eiro. Kāds ir reāli rēķinos tas ieguvums? Es precīzi, matemātika procentuāli, bet sanāk tā, ja kaut kāds 75 eiro ir klāt pie rēķina par visiem kretītiem vispārējo, tad realitātē, tad, kad ziemā mums bija plus 100, tagad ir plus pāris desmiti, tā teikt, par apko. Attiecīgi sanāk kā izlīdzinātais maksājums. Nekāds zaudējums. Ko renovācijas laikā darījāt par siltumapgādi, apkurses sistēmu, caurļvadi, radiatori, apkurses sistēma tika atjaunota un alokātoru uzsasti. Atjaunot vai nomainīt? Mainījāt 100 reizi no
trūpas nomainītas, tā teikt, no sākuma tur kā pa vienai, kā sapratu, to nevarēja, tādā veidā nevarēja nodrošināt alkātās darbības. Tika jau vienreiz tā uztaisīts, pēc tam, tā teikt, mājas iedzīvotāji tomēr sasparojās savu parakstu, ka ne, tomēr vajag alkātors, tad taisīja papildus caurums, papildus, trūpas un... Tā kā jums 2 cauruļi sanāk sistēma, Jā. Elektroinstalācijas mainījāt vai? Elektroinstalācijas, daudzos dzīvokļos, tā kā ir veikt remontu pašos dzīvokļos, ir mainīt, bet kāpju telpās nekas, vienīgais pagrabā. Tika apgaismojums ievilks, vispārējais normāli norisinājumi pa veciem vadiem eksponentiem. Tālāk jau, kā es saprotu, tas ir katra dzīvokļa paša uzdevums, tā teikt, no dzīvokļa līdz skapim, kā teikt, izgalātos. Starp citu, par šito te bija ļoti liela skepse tieši par rekuperācijas sistēmu. Un ļoti daudzi tur bažījās gan par cenām, gan par visu to, bet es varu pateikt, ļoti daudz ir tagad tiešām pilnīgā sajūsmā. Es varētu teikt, ka pirmā mēneša laikā jau pilnībā visu izjūt, ka pirmkārt man vienmēr bija svīduši ciet logi, un ceļš pēc nosiltināšanas tam bija jānotiek vēl vairāk. Tagad atvainojiet, vairāk kastroļi smurējās, cepeškrāsnes, tur viss pilni klapu, nekas, tur varbūt daži pilēni parādās, kur pēc tam uzreiz pēc visu procesu pazūd. Mājās gaiss silts, svaigs pat ziemā. Es nebiju iedomājies, ka rekuperātors var to tiešām tādu efektu. Katrā telpā